jau sen gribēju padalīties. Tas ir tāds ļoti personisks process, kas ir aizsācies mēnešus 2, 3 atpakaļ. Proti, vienā brīdī man radās sajūta, ka es gribu augt garīgi, plašināties, konkrēti plašināt savu apziņu. Manā izpratnē plašināt apziņu nozīmē ieraudzīt jaunus apvāršņus savā izaugsmē, plus saslēgties ar tā saucamo visumu internetu, vēl vairāk, vēl pārliecinošāk, gan ieraugot kaut kādas garīgās likumsakarības, gan spējot vairāk un pārliecinošāk čenelot informāciju, gan jūtot enerģijas plūsmas arvien pārliecinošāk un arvien vadāmāk. Nu, lūk. Un tas man arī sanāca, es tajā gāju iekšā un darbojos un praktizēju, bet vienā brīdī atdūros pret tādu interesantu sajūtu, kā piesardzība. Proti piesardzība no tā, ka tad, kad tu tur kaut kur ej un kaut ko dari, tu sevi apdraudi. Tev tur kaut kas var pieķerties, vai kāds tev kaut ko tur var nozagt, vai kāds tev tur var pieslēgties, un tam līdzīgi. Un tad es ļoti daudz prātoju un arī konsultējos ar saviem skolotājiem, lai saprastu, kā tad tas ir. Jo mana šī apziņas paplašinājuma galvenais mērķis bija aiziet beznosacījuma pieņemšanā. Beznosacījuma pieņemšana nozīmē pieņemt visu. Pieņemt visu, kas nāk, kas ir, kas būs, tostarp arī nosacīti sliktās enerģijas vai kaut kādus nevēlamus kontaktierus vai tam līdzīgi. Un tad rodas pretruna. Tad tu ej paplašinājumā, tu spēj atvērties visam, kas ir pieejams šajās te garīgajās dimensijās, bet tu it kā sāc sevi ierobežot. Es gribu tikai ar baltiem sazināties, vai es gribu tikai saņemt gaišo. Tad pacēlās jautājums par aizsardzību enerģētisku, kurā es esmu ļoti spēcīga. Es pārvaldu šos principus, bet es sapratu, ka šie principi, daudzi no šiem principiem ir novecojuši, un viņi atbilst 3D realitātei. Visi kvēpeklīši, kristāli, svecītas, akmentiņi un citas lietiņas, šamaniskie triki, viņi ir brīnišķīgi, viņi strādā, bet viņi tomēr vienlaikus arī ierobežo, un no otras puses parāda, ka tu zināmā mērā baidies. Ja tu sargājies, tu baidies. Ja tu negribi, lai nāk klāt, tu baidies. Ja tu uzcel ap sevi mūri vai kupolu, tu baidies. Un bailes neiet kopā ar beznosacījuma mīlestību. Tad es gāju vēl tālāk, bija daudz un dažādas sesijas, daudz un dažādas meditācijas, daudz un dažādi kaut kādi manējie garīgie procesi, arī atkritieni, arī nonākšana savā tumšajā pusē, un secinājums radās diezgan vienkārši. Ja mēs esam gatavi pāriet, iziet ārā no šīs 3D realitātes, kur ir nosacīti labie un sliktie, vēlamie un nevēlamie, baltie un tumšie, ja mēs no turienes gribam iet ārā un pavisam atteikties no dualitātes, tāda aizsardzība arī izjūt jēga. Jo, ja es eju paplašinājumā, ja es eju šajā te daudzdimensionālajā pasaules uztveršanā, tad priekš manis vairs nav slikto. Es pieņemu visu, es ļauju tam būt, es saprotu, ka viņiem visiem ir sava vieta, es saprotu, ka arī smalkajos plānos ir tiesības dzīvot dažādām būtnēm, dažādiem radījumiem, un
es ar savu atvērto sirdi varu arī viņiem sūtīt savu mīlestību. Un šeit es sapratu, ka fokus ir jānovirza. Ja cilvēki pārāk daudz piedomā par aizsardzībām, par piesardzībām, tad viņi ar to vien var kaut ko sev nevēlamu piesaukt vai piesaistīt. Un otrādi, ja tu fokusējies uz to, ka tava sistēma kļūst arvien tīrāka, arvien caurspīdīgāka, arvien mazāk tavā sistēmā ir palikušas visas šīs destruktīvās programmas, kaut kādi emocionālie bloki, kaut kādas nevēlamas karmiskas lietas, nenoslēgti līgumi, kaut kādi solījumi, kas vēl aizvien tevi ierobežo, tās pašas dzimtes programmas, kas tur vēl kaut kur fonā skan. Tad sanāk tā, pazaudēja domu. Var sakot, ja mēs fokusējamies uz savu tīrību, tad nosacīti tumšajiem vai ļaunajiem vai parazītiskajiem nav intereses pieķerties, jo nav barības vielu, nav ko ēst, nav uz ko atnākt. Tas tā kā labās un sliktās baktērijas zarnās. Jo veselīgāk ēt, jo mazāk viņām ir no kā baroties, un jo labāk tev imunitāte. Šeit ir līdzīgi. Fokus uz savu tīrību, paplašinājumu, mīlestību. Uz absolūto mīlestību, kas nāk no sirds centra, un jo mazāk tu esi interesants nosacīti tumšajiem, bet nav nekādi tumšie un gaišie. Viss ir viens. Te mēs atgriežamies pie veseluma, te mēs atgriežamies pie beidzot pie savas īstās būtības, pie kodola. Mēs ieraugām, ka viss ir viens, ka mēs visi sastāv no vienādām kvantu daļiņām un ka patiesībā daudzas lietas no tā, ko mēs vēl pirms 5 gadiem praktizējām, šobrīd vairs nav nepieciešams. Atkrīt vajadzība izmantot dažādus tā saucamos pričindāļus, kur tu veido kaut kādus tur altārīšus, talismanus un tā tālāk. Tas viss kaut kur sāk palikt aiz muguras. Tāpat arī daudzas prakses, daudzas tā saucamās pārstrādes vairs nav tik saistošas, jo tās balstās, piemēram, tajās pašās bailēs vai vēlmē kaut ko nepielaist sev klāt. Un tādā veidā virzoties tālāk par šo te konkrēto iespēju ceļu, tu nonāc pie tā, ka pietiek tikai ar vienu praksi. Vienu vienīgu praksi. Un tā ir beznosacījuma mīlestība. Tur, kur ir beznosacījuma mīlestība, tur, kur ir šis tagadnes brīdis apzināts un ļoti pieņemams it visā, caur vērotāju pozīciju, tajā nav vietas nekam citam. Un šī doma ir ļoti atbrīvojoša. Un šī doma ļauj ieraudzīt, ka tie cilvēki, kas varbūt gadiem buksē un maļās un dara vienas tās pašas rīcības savā praktizēšanā un turpina arvien vairāk aizrauties ar visādiem atribūtiem, kaut kādām tur kārtīm vai runām vai tam līdzīgi, netiek uz priekšu. Tieši tam dēļ, ka paši sevi ir tajā ierobežojuši, ieslēguši. Kārtējs strupceļš, it kā garīgs ceļš, bet tomēr ar ļoti šauri iežogotu taciņu. Tā kā briežu dārs, kas it kā rada efektu, ka tu esi brīvībā, bet apkārt ir žogs. Un vēl kas ir, man pašai ļoti patīk, gan kristāli, gan kārtis, gan tādas lietiņas,
meitiņu prieciņam tā tālāk, bet šeit ir arī vērts paturēt prātā, ka tas viss ļoti bieži ir piesaistīts enerģiju apmaiņai. Jā, tu vari vērsties pie kaut kādiem instrumentiem vai pie kaut kādiem starpniekiem, nosacīti starpnieki te būtu kaut kādi dievi vai eņģeļi, un tas var strādāt, bet ļoti bieži tas prasa pārāk daudz enerģijas apmaiņas. Un tad rodas jautājums, vai es to apzinos, un vai man to vajag.